protams, aplūkoju normatīvos aktus un neredzēju nevienā vietā, kurā būtu teikts, ka nevarētu šī komisija izvēlēties jebkādu darbības termiņu. Protams, nekur arī nav teikts, ka parlaments nevarētu balsot par 6 mēnešiem kā šobrīd un samazinātu šo te 30 mēnešu darbības termiņu. Protams, mēs šajā gadījumā saprotam, ka tas ir bailes, un es domāju, katram no jums, kas balso par, un es aicinu balsot par šiem 6 mēnešiem, jo tās bailes no korupcijas apkarošanas, no tā, ka varēs atklāt noziegumus, jūsos ir lielas, un es domāju, ka šīs bailes ir kaut kā jāpārveido, un tas ir balsojums. Tā kā balsojiet droši par šiem 6 mēnešiem, un domājiet, kā novērst nākamo parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kas taps pēc šiem 6 mēnešiem, un atkal noteikti mums vajadzētu balsot arī tad par 6 mēnešiem. Ja katrs normāli saprātīgi domājošs cilvēks zina, ka korupcijas, lobēšanas un visas ar to saistītās problēmas valsts budžeta ieņēmumos ir pastāvējušas gadu 10 vismaz, tad plānojot, ka 6 mēneši ir pietiekami saprātīgs laiks, lai nosauktu gan konkrētās amatpersonas, kas to sekmējušas, gan arī paredzētu, ko uzlabot likumos, lai šo situāciju pilnveidotu, uzlabotu cīņu pret šādu sistēmu. Es domāju, ka šeit vairākums grib vienkārši pasmieties par to, ko nozīmē parlamentārā kontrole.